Vatikāns, Romas katoļu garīgais centrs. Sastāvdaļa pasaules iedzīvotāju ir katoļi. Katoļu baznīca ir viena no vecākajām un ietekmīgākajām organizācijām. Ar to saistās ticība un neskaitāmi noslēpumi. Jaunākie atklājumi liek domāt, ka Vatikāns ir saistīts ar citplanētiešu lietu slēpšanu. Baznīca gatavojas atzīt citplanētiešu eksistenci, sakot, ka tie ir Dieva radības. NLO speciālisti informē, ka Vatikāna amatpersonas par citplanētiešiem zina jau vairākus gadsimtus. Šāda patiesība mainītu visu pasauli. Tādēļ Vatikāna kardināli un pāvesti to gadsimtiem ilgi noliedz. Bet ja nu šie apgalvojumi ir patiesi, valda uzskats, ka Vatikāns glabā lielus noslēpumus. Šajā raidījumā atklāsim, kādus ar citplanētiešiem saistītus noslēpumus glabā šī svētā pilsēta. Atklāsim baznīcas pārstāvju šokējošās liecības un iespējamos pierādījumus, ka citplanētiešu noslēpums tiek glabāts gadsimtiem ilgi. Skatieties un uzziniet, kādus noslēpumus glabā Vatikāns. Slepenās lietas citplanētieši. Pasaule ir sacelta kājās. Slepenie dokumenti tika slēpti vairākas desmitgades. Tajos reģistrētas NLO aktivitātes. Tagad šie dokumenti ir publiski pieejami. Mēs atklāsim patiesību, ko slēp šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība cenšas no jums slēpt. Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielākos noslēpumus. 2005. gada 2. aprīlis. Šajā datumā nomira pāvests Jānis Pāvils II. Viņš bija otrais visilgāk kalpojušais pāvests. Viņš tika atzīts par vienu no 20. gadsimta visietekmīgākajiem līderiem. 8. aprīlis, 6:03 no rīta. Dažas stundas pirms pāvesta bērēm novērošanas kameras reģistrēja lidojošu objektu, kas novēroja Svētā Pētera baziliku. Vai šis noslēpumainais objekts ir pierādījums Vatikāna sadarbībai ar citplanētiešiem? NLO pētnieki un vēsturnieki uzskata, ka šī sadarbība sākās līdz ar baznīcas izveidošanos. Iespējamība, ka lidojošais objekts ieradās, lai atvadītos no pāvesta, ir daudz ticamāka nekā jūs domājat. Viens no katoļu baznīcas lielākajiem noslēpumiem ir ticība citplanētiešiem. Toruņa, Polija, 1543. gads. Nikolais Koperniks liek pamatus modernajai astronomijai. Viņš pierāda, ka Zeme riņķo ap Sauli, nevis otrādāk. 5 gadus vēlāk Itālijas dienvidos piedzima Giordano Bruno. Viņš attīsta Kopernika ideju un secina, ka dzīvi uz citām planētām diktē zinātne. Bruno teorija apgalvo, ka cilvēki nav vienīgās būtnes izplatījumā. Katoļu baznīcai šī teorija nepatika. 1600. gadā Bruno sadedzināja uz sārta par ķecerību. Bruno bija pirmais cilvēks, ko katoļu baznīca sadedzināja par ticību būtnēm no citām planētām. Vai Bruno tika upurēts, lai slēptu katoļu baznīcas 15 gadsimtus seno noslēpumu? Baznīca tolaik uzskatīja, ka cilvēki, Dieva radības, ir visuma centrs. Cilvēki tika uzskatīti par vienīgajiem zemes saimniekiem, taču patiesība bija citādāka. Visums ir daudz lielāks. Ļoti iespējams, ka katoļu baznīcas saikne ar citplanētiešiem ir tikpat sena kā pati katoļticība. Jau 15. gadsimta sākumā kristiešu mākslas darbos redzami dīvaini lidojoši objekti. Daudzās gleznās mākslinieki debesīs gleznoja dažādus simbolus. Vairākos darbos šie simboli līdzinās lidojošiem šķīvīšiem. Gleznā Madonna ar svēto Giovannino, priekšplānā attēlota Madonna, bet aiz viņas atrodas svētais Giovannino, kas norāda uz debesīm. Debesīs skaidri saskatāms lidojošs objekts. Sākot ar viduslaikiem līdz pat renesansē mākslinieki savos darbos atspoguļoja aktuālos notikumus. Attēlos redzami īsti objekti, ko cilvēki redzēja debesīs. Gleznā sniega brīnums attēlots Jēzus un jaunava Marija.
bet zem viņiem redzama vesela citplanētiešu gaisa kuģu flote. 1710. gadā gleznotajā darbā Jēzus Kristīšana redzams lidojošs ķīvītis, kas raida gaismas starus uz Jēzu. Gleznā krustā sišana redzami divi NLO līdzīgi objekti. Vai šajos darbos redzamie objekti liecina par dievbijību? Varbūt tie vēsta par baznīcas saistību ar NLO un radībām no citām pasaulēm. Tas nav spārnots eņģelis vai dieva simbolisks attēlojums. Mēs nezinām, kas bija šie objekti. Baznīcas mākslas darbos redzamie diski ļoti līdzinās mūsdienās novērotajiem un reģistrētajiem citplanētiešu gaisa kuģiem. Vai tos redzēja arī mākslinieki vai viņu laika biedri? Ja reiz NLO mākslas darbos ir tik skaidri saskatāmi, kādēļ baznīca noliedz to pastāvēšanu? Vai Vatikāns slēpj to, kas zina par citplanētiešiem? Vai mēs to atklājām tikai tagad? Ļoti iespējams, ka gadsimtiem senās reliģiskās tradīcijas, ko mēs šodien pārunājām, ir saistītas ar citplanētiešiem. Turpinājumā Vatikāns izmeklē gadījumu, kad lielai cilvēku grupai parādījās NLO. Pēc tam, kad zem senas baznīcas pamatiem tika atrastas citplanētiešu mirstīgās atliekas, sākās atklātas debates. Jūs skatāties raidījumu Slavenās lietas citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielāko noslēpumu. Slavenās lietas citplanētieši. NLO attēnošana kristīgajā mākslā un nezinām lidojošu objektu parādīšanās virs Vatikāna baznīcām liek domāt, ka katoļu baznīca jau sen ir saistīta ar citplanētiešiem. Tie, kas ticēja citplanētiešu esamībai, tika sodīti par ķecerību. Viens no nozīmīgākajiem pierādījumiem ir Vatikāna saistība ar NLO parādīšanos. Atklātā lieta – NLO parādīšanās Fatimā. 1917. gadā norisinājās Pirmais pasaules karš. Portugālei šajā globālajā konfliktā izdevās saglabāt neitrālu pozīciju. Valsti pārņēma lielas bailes. Tās iedzīvotāji gaidīja kādu zīmi. 1917. gada 13. oktobrī Fatimas ostā parādījās neskaitāmi NLO. Tos redzēja vairāk nekā 70 000 cilvēku. Pēkšņi pārstāja lietus, acu liecinieki redzēja, kā pašķīrās mākoņi un uz zemes nolaidās diskiem līdzīgi lidojoši objekti. Acu liecinieki vēstīja, ka 3 bērni pietuvojās notikuma vietai un ieraudzīja skaistu sievieti. Cilvēki redzēja apaļu, spīdīgu lodi, no kuras bira rožlapiņas. Pieskaroties zemē, rožlapiņas pazuda. Meitenes teica, ka parādība tām nodeva kodētu ziņojumu. Ilgu laiku cilvēki domāja, ka tā bija jaunava Marija. Ļoti iespējams, ka parādība bija kaut kas cits. Parādība jeb vīzija, ko šīs 3 meitenes redzēja, deva ieskatu nākotnē. Tas bija gaidāmo nākotnes notikumu pareģojums. Saņemtais ziņojums tika iztulkots kā ieskats apokaliptiskā nākotnē. Nākotnes vīzijā bija redzami liesmojoši zobeni un dēmoni, kas parādīsies biedējošu un nezināmu dzīvnieku izskatā. Vai Vatikāns slēpa baisu informāciju un brīdinājumu par gaidāmo citplanētiešu uzbrukumu? Līdz 2000. gadam informācija par notikumiem Fatimā nebija pieejama. Pētnieki uzskata, ka liela daļa informācijas joprojām nav atklāta. Ja šī vīzija tiešām bija vēstījums un brīdinājums no citas pasaules, vai mums par to nevajadzētu zināt? Vīzijas, gaismas debesīs, novērojumi un ziņojumi no svešām būtnēm. Visā pasaulē tiek saņemti ziņojumi par novērotiem NLO. Pētnieki zina, ka Vatikāns šīs lietas izskata. 2011. gadā Ziloņkaula krastiedzīvotāji debesīs redzēja neparastu gaismu. Tā nebija tikai savāda. Gaismai bija romba forma. Gaisma bija spilgta un aicinoša. Cilvēki nespēja no tās novērsties.
Gaisma mainīja cilvēku dzīves. Līdzīgi priekšmeti pēdējo gadu laikā novēroti daudzās vietās – Peru, Brazīlijā, Krievijā un Ķīnā. Šīs vietas ir NLO magnēti, kur cilvēku grupas ir redzējušas NLO un dažādas vīzijas. Katoļu baznīca nav valsts, tā nav robežu. 1,2 miljārdi katoļticīgo dzīvo visās pasaules malās. Šie cilvēki cenšas rast atbildes par nezināmo. Vai šo novērojumu dēļ Vatikāns nolēma piekāpties un atzīt citplanētiešu eksistenci? Atklātā lieta – Vatikāna citplanētiešu sūtņi. Netālu no Romas atrodas Gandolfo pils. Šis Vatikānam piederošais īpašums ir pāvesta vasaras rezidence un Vatikāna astronomu galvenā mītne. Uz pilsjumta atrodas 2 lieli teleskopi, kas jau kopš 1930. gadiem tiek izmantoti kosmosa pētīšanai. Vatikāna astrofiziķi, kas darbojas šajā observatorijā, jau ilgu laiku interesējas par dzīvām būtnēm no citām planētām. Vatikāna observatorijas vadītājs doktors Funis apstiprināja, ka dzīvība ārpus mūsu planētas ir ļoti iespējama. Izplatījums ir ļoti liels. Tajā ir miljardiem galaktiku. Katrā galaktikā ir miljardiem zvaigžņu. Iespējams, ka ap daudzām zvaigznēm riņķo planētas. Ļoti iespējams, ka uz šīm planētām, tāpat kā uz Zemes, ir dzīvība. Vai varam pierādīt, ka Vatikānā kaut kas notiek? Varam. Vatikāns ir izdevis paziņojumu, kurā teikts, ka iespējamā dzīvība, kas atrodas ārpus mūsu planētas, ir Dieva radīta. 2009. gada novembrī Vatikāns nāca klajā ar publisku paziņojumu. Romas pāvesta zinātņu akadēmija, jeb Vatikāna zinātnes nodaļa, sasauca zinātnieku un reliģisko līderu sanāksmi Romā. Sanāksmē tika apspriesta dzīvība uz citām planētām, tās iespējamība un īpatnības. Vatikāns burtiski atzina citplanētiešu eksistenci. Iespējams, lielākais pārsteigums bija atradums zem Vatikāna. Turpinājumā pēc 500 gadu ilgas slepenības tika atklāts nozīmīgs Vatikāna noslēpums. Vēl neredzēti šokējoši attēli atklāja ko negaidītu – citplanētiešu mirstīgās atliekas. Jūs skatāties raidījumu Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielāko noslēpumu. Slepenās lietas citplanētieši. Vatikāns jau kopš pašiem baznīcas pirmsākumiem ir noliedzis citplanētiešu pastāvēšanu. Pavisam nesen Vatikāna amatpersonas publiski atzina, ka dzīvību uz citām planētām ir iespējama. Šādai pēkšņai nostājas maiņai jābūt kādam izskaidrojumam. Kas baznīcai ir zināms? Ko tā ir atradusi? Kas lika mainīt 2000 gadu senu pārliecību? Atbilde iespējams meklējama Vatikāna slepenajos arhīvos. Arhīvā ir tūkstošiem grāmatu. Daudzas no tām ir glabātas ilgāk nekā 1000 gadu. Šī krātuve ir lielāka par ASV arhīvu. NLO pētnieki uzskata, ka Vatikāns šajā arhīvā glabā informāciju par visām NLO izmeklēšanām. Dokumenti interesantiem nav pieejami. Arhīva plauktu garums ir 83 kilometri. Tajā glabājas vairāk nekā 32 000 datu krātuvju. Kas šajā arhīvā tiek glabāts? 1977. gads. Džimijs Kārters ir vienīgais ASV prezidents, kurš savām acīm redzējis NLO. Kārters plānoja atklāt visu informāciju, kas saistīta ar citplanētiešu pastāvēšanu. Viņš lūdza, lai Kongresa bibliotēka sazinās ar visiem, kam ir informācija par citplanētiešu eksistenci. Bibliotēka 2 reizes lūdza, lai Vatikāns atklāja dokumentus, kas glabājas baznīcas arhīvos. Taču Vatikāns atteicās sadarboties. Vatikāns savu noslēpumu nespēs glabāt mūžīgi. Jaunākie pierādījumi liecina, ka Vatikāns no sabiedrības slēpj īstus citplanētiešus. Atklātā lieta – citplanētiešu galvaskausi. Pastāstīšu dīvainu stāstu. 1998. gadā zem Vatikāna bibliotēkas tika veikti izrakumi. Viens no izrakumu darbiniekiem atrada savādus galvaskausus.
Tie bija garāki, un tā varētu izskatīties pelēko citplanētiešu galvaskausi. Palielinātas ieslīpas acis, mazi deguni, kupolveidīgi galvaskausi. Atrasto galvaskausu līdzība ar visbiežāk redzēto citplanētiešu greju galvas formām ir acīm redzama un nepārprotama. Kādēļ galvaskausi atradās zem Vatikāna? Ja šie kauli spētu runāt, ko tie mums vēstītu? Pēc minēto galvaskausu atklāšanas pāvests Jānis Pāvils II Vatikāna armijai pavēlēja izrakumu vietā nevienu nelaist. Ko tieši Vatikāns slēpj? Vai galvaskausi tika noglabāti Vatikāna slepenajā arhīvā? Katoļu baznīcai 1500 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā bija pietiekami daudz izdevību, lai citplanētiešu mirstīgās atliekas nogādātu daudz drošākā vietā. Vai šo galvaskausu īpašnieki bija citplanētieši, kas agrāk dzīvoja Vatikānā? Vatikāns ir būvēts uz senās Romas drupām. Zem Vatikāna atrodas vieta, ko sauc par nekropoli. Nekropoli ir milzīga izmēra kapsēta. Tur atrodami ne tikai 2000 gadu veci apbedījumi, bet arī kapa vietas no Romas pirmsākumiem. Kāda klostera māsa par atradumu izteicās šādi: lai arī kas šeit būtu apglabāts, baznīcas tēvi vēlējās, lai mirstīgās atliekas netiek atrastas. Ja šī informācija ir patiesa, Vatikāns par citplanētiešu gaitām uz Zemes zina ļoti daudz. Bet vai baznīca gatavojas šo noslēpumu atklāt? Nav ne mazāko šaubu, ka baznīca gatavojas atzīt dzīvības eksistenci ārpus mūsu planētas, sakot, ka visu ir radījis Dievs. Kam jānotiek, lai katoļu baznīcas amatpersonas tuvākajā nākotnē atzītu citplanētiešu eksistenci? Kāda būs Vatikāna attieksme pret citplanētiešiem? Mums jau tagad jādomā par ētiskas dabas jautājumiem. Valdības pārstāvjiem par to jādomā pirms lielajām pārmaiņām. Viens globāls notikums var atklāt patiesību daudz ātrāk, nekā mēs domājam. Turpinājumā, kāds notikums liktu Vatikānam atklāt patiesību par citplanētiešu eksistenci mūsu izplatījumā? Kāda nākotnē būs baznīcas loma? Ļoti iespējams, ka nākotnē cilvēki spēs pakļaut citplanētiešus. Vai tas būs atkarīgs no citplanētiešiem vai baznīcas? Jūs skatāties raidījumu Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielāko noslēpumu. Slepenās lietas citplanētieši. 2000 gadu senas liecības varētu būt pierādījums tam, ka Vatikāns par citplanētiešiem zina vairāk nekā jebkura cita organizācija. Vai Vatikāns gatavojas atklāt šo šokējošo patiesību par citplanētiešu gaitām mūsu pasaulē? Iespējams, ka mūsu dzīves laikā to uzzināsim. Varbūt spēsim pierādīt, ka uz Marsa ir vai arī agrāk ir bijusi dzīvība. Ja tā notiks, pāvestam nāksies jaunās dzīvības formas atzīt par Dieva radībām. Ja patiesība par citplanētiešiem nāks gaismā, vai katoļu baznīca spēs savai ticībai pievērst arī jaunatklātās radības? Baznīca saprot, ka visumu radīja Dievs. Tāpat baznīca apzinās, ka mēs neesam vienīgās radības bezgalīgajā izplatījumā. Es domāju, ka katoļu baznīca nākotnē būs atvērta ikvienam, kas vēlēsies tai pievienoties. Ja šīs teorijas ir patiesas, ļoti iespējams, ka Vatikāns nākotnē vadīs ne tikai katoļu baznīcu, bet arī visu cilvēci, kas dzīvos kopīgā pasaulē ar citplanētiešu rasēm. Jūs skatījāties raidījumu Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklājam pasaules lielākos noslēpumus.